2014. gada februāris. Liepājas rajons, Grobiņas novada Ilģi. Pēc darbiem Āfrikā, Malaizijā, Pakistānā un daudzviet pasaules karstajos punktos GM helikopters pirmo reizi gatavojas darbam atjaunotajā Latvijā. Man liels prieks, ka latviešiem arī vajag kaut ko. Pirmajam uz komerciāliem pamatiem balstītajam projektam darba uzdevums – montāža. Kurzemes loka, augstsprieguma līnijas, 2 elektropārvades balsti. 3. kategorijas sarežģītības montāža. Viņas vispār ir 4. Darbu paveikt var tikai helikopters. Sauszemes tehnika slīkst. Tanī vietā ir paplūdus upe īstenībā un bija sarežģīta piekļūšana. Mēs nolēmām tad kopīgiem spēkiem apvienot sadarbību. Šādu risinājumu izvēlējamies. Plāns paredz abus augstsprieguma līniju balstus purvās samontēt 3 dienās. Montāžas process sākas 13. februārī. Dienas galvenais uzdevums – sagatavoties īstajiem montāžas darbiem, kas sekos nākamajā dienā. – 14. februāris – Valentīna diena, taču Liepājas novada Grobiņā noskaņojums nav romantisks. Ir sākusies pirmā montāžas diena. Laika apstākļi normāli. Gaisa temperatūra 8:00 – -0,1 grāds pēc Celsija. Gaisa mitrums visas dienas garumā 90–95%. GM helikopters ekipāža darbam ir gatava 8:00 no rīta, kā iepriekš bija plānots. Tomēr vēl līdz 12:40 turpinās sagatavošanās un instruktāžas. Сейчас я им сказал, что может быть там канат возьмем, натянем, хотя бы длину, и сколько мотков сделать на длинную сторону, чтобы она, если они полностью придется цеплями спустить. Все-таки они решили спуститься. Ничего, разрешения нет. Galvenā vērība tiek pievērsta darba drošībai. Ar akcijas sabiedrības Latvijas elektriskajā tīkla kvalitātes prasībām, vides aspektiem un aizsardzību PS Leicen Power personāls ir iepazīstināts. Iepazīstināt un izsniegt darba instrukcijā AS Latvu noliktajiem darba uzņēmējiem. Būs strādās 3 cilvēki. Ir pieteikts ir helikoptera operators Bebrišs, Veinbergs un Nikolais Ladīgins. Viņi 3 cilvēki, kuri strādās. Ja tas ir jautājumi nav, tad jāsaka veiksmi darbā. Par darba pabeigšanu paziņot Pirmdienas rītā. Tad jau redzēs, kā tev tur ies. Atkal un atkal tiek pārbaudīta tehnika un notiek darbinieku instruktāža uz zemes. Никогда не хватайтесь за фалу рукой и не хватайтесь за замок рукой. Сначала касается это, статика ушла, одного достаточно. И потом уже вы разбираете. Если вы оторвали это по чеку на 2 секунды, то опять статика появится. Tomēr laiks iet uz priekšu, meteo apstākļi paliek sarežģītāki. Mākoņos iekšā neko es nevarēšu darīt. Man tas ir loģiski. Tad paskaties atpakaļ, kā būtu izdarīts. Tagad Eureka var redzēt diezgan zem. Kamēr turpinās parakstu vākšana un darbinieku instruktāžu uz zemes, vēl jāpārbauda arī sakari. Speciāli šiem montāžas darbiem ir pasūtītas ķiveres ar iebūvētu radiosistēmu, lai ekipāža helikopterī var ērti sazināties un dzirdēt rīkojumus no zemes. Savstarpēji koordinētai un precīzai rīcībai montāžas darbos ir ārkārtīgi būtiska nozīme. Ну-ка, вы слышите, что разговаривает? Нет? Да, конечно. Да? Ну и все, замечательно. Слишком громко. И мы вас тоже слышим. Очень приятно. Тогда мы выключаемся и уезжаем. Поехали! Полетели! Paraksti ir savākti, darbinieki noinstruēti, sakari strādā. 12:15 ekipāža gatavojas palaist helikopteru. Montāžu brigādes gatavojas darbam purvā, kur tiks montētas augstsprieguma līnijas balsta pirmais posms.
Lai katrs precīzi izpildītu to uzdevumu, kas viņam dots, notiek vēl pēdējā instruktāža pirms reālā darba. Tad, kad ir līdz līmenim, visos 4 balstos parādat man, ka ir līmenis. Un sākat vērt cauri uzreiz. Nu, tu tā rādīs līmeni. Jūs man parādat. Cik daudz vajag līmeni? 2 metru? Tā, lai jūs varat aizsniegt. Tik līdz balsts ir tādā līmenī, lai jūs varat aizsniegt. Līdz acīm? Jā, līdz acīm. Līdz acīm sarunāt. Līdz pa gorla, jā, pa gorla. Pa gorla baloķi. Tātad nolaižam tādā līmenī un padodat man zīmi. Mēs nolīdzsvarojam, izverat cauri burkānus, tos tur, ķēdes no burkāniem, kas nāk. Jā, triķi, ķēdi. Un tad tie 4, kas tur tos tiķus, var iet palīgā tiem 4, kas stāv augšā. Jau 5 stundas helikoptera ekipāža ir bijusi gatava darbam, kad beidzot tiek iedarbināts helikopters. Montāžas darbi sākas. Drīz arī notiek pirmā aizķeršanās. Elektrolīnijas balsta konstrukcija tiek veikli pieāķēta helikoptera krāvas piekabes sistēmai jeb stropēm. Tomēr kabeļi pārāk brīvi karājas un drīz aizķeras aiz konstrukcijas elementiem. Šo kļūmi gan izdodas novērst un helikopters var doties uz montāžas vietu. Vēlāk gan atklāsies, ka pirmā aizķeršanās nav pagājusi bez sekām. Montāžas darbiniekiem, kas pieraduši strādāt ar ceļamkrānu, šodien uz ledus papildus grūtības rada pamatīgā vēja plūsma, kas viņus vārdu tiešajā nozīmē pūš prom. Kļūst arī skaidrs, ka tas, kā konstrukcija nolaiž lejā ceļamkrāns un kā to spēj izdarīt helikopters, nav viens un tas pats. Visas 4 balsta kājas neuzreiz precīzi izdodas nostiprināt. Pirmā elektrolīnijas balsta pamatnes montāža turpinās vairāk nekā 10 minūtes. Netik gludi, kā bija iecerēts, un tomēr balsta pirmais posms ir iemontēts. Darbs, kā jau minēts, nepaiet bez sarežģījumiem. Pirmo pārbaudījumu neiztur radiosakari. 3 опоры, 2 опоры стали сразу замечательно. 3 вот чуть-чуть. Ну, потому что, я думаю, если бы меняющие случаи, тоже легче было. Вы сейчас что-то придете. Потому что, видишь, я не знаю, по посадке башен, ну, в принципе, ему надо было чуть вперед, так, чтобы одну ногу освободить нам надо. Ну, скомандовал. Ну, я ж поэтому к тебе подошел, спросил, что надо. Да. Мы ж вдвоем работаем, нормально. Нашли общего. Kā jau minēts, kļūme radās arī ar kravas piekabes sistēmu jeb stropēm, kurās konstrukcija tika pacelta un nogādāta purvā. Pacelšanās laikā tika pārauts elektrības kabelis, tādēļ helikopters iemontēto balstu nevarēja palaist vaļā. Nācās izmest visu trošu sistēmu. Так вот поэтому она и не открылась, что кабель оборвала. А почему оборвала? Непонятно. Посмотрим, сейчас инженеры разберутся. Да. Я думаю, при страховке где-то зацепили. 99% при страховке зацепили, он когда стал подумать, а кто-то откуда-то место. Viegli negāja arī darbiniekiem purvā, kuriem konstrukcijas bija jānostiprina. Un tomēr galvenais uzdevums ir paveikts. Pirmā balsta pamats ir uzlikts.
случилось? Первый блин коми? Нормально. Главное, что поставили. Где ты поставил? Больше никуда не это. С помощью какой-то матери. Да, воткнули. Ну, вы Аскольда не слышали. Нет, там связи не было. Слушай, вообще Аскольд, они молчат, как эти... Они не молчат. Аскольд бегал, кричал. Он все... Я вообще не слышал. Я слышал только Лешу, и вот мы с Аевой. Где посмелились? Всего, вся операция 35 минут, нормально. Нет, нормально. Nav normāli, vajag kādā strijā ielikt. Bet tu esi zini, kāds augsts? 70 km/h. Те разъемы повреждали. Ты такой skarājos. Man pribors tā krāna. Nu, malači, nenobijāties. Kur atslēgas salāzā? Ne jau viņi salāza, tur viņi aizķērās drusku un tas, elektriskais savienojums, mēs vēl nezinām līdz galam, bet mēs pieļājām, ka tā notiek. Kamēr tiek risināts jautājums par to, cik ilgs laiks būs nepieciešams bojājumu novēršanai, tiek plānoti jau nākamie darbi un izanalizētas iepriekš pieļautās kļūdas. Sabojāja kabeli, tad nācās tur ar sakariem bija bišķi problēma. Kāpēc kabelis sabojājāt? Tāpēc, ka aizķērās te. Un viņš pārklīs. Ko var teikt par tiem, kas uz zemes nodarbojas ar visu to montāžu, kas saķer, palaiž, tās viņi izsaka? Tur daudz maz normāli, es saku, bet ar sakariem bija bišķi pārtraukums, tāpēc nācās drusku arī uz intuīciju strādāt. Nogurums jau pamatīgs, un tomēr diena ir tikai pusē. Ko tālāk? Jāatved kabelis, troses, jāpaskatās, cik mēs ātri viņus varam salabot. Ja līdz naktī paspējam kaut ko vēl, tad vēl vienu liksim. Ja ne, nu tad uz rītdienu tas būs. Šobrīd redzot, cik smagi darbs iet uz priekšu, vai maz ir reāli visu pabeigt atlikušajās pāris dienās? Vēl agri spriest. Te, principā, notiek apmācība. Tā kā tas nav tāds jau rutīna. Te ir apmācība. Visi ir jauni, visi tiek instruēti vēlreiz un vēlreiz. Tas aizņems laiku. Šodien jau daudz aizņēma tā saucamās birokrātiskās saskaņošanas paraksti. Mēs tik 8 atbraucām un 1 tikai kaut ko iesaka. Jau esam tāpat noguruši no visa tā. Atkal un atkal ar visiem iesaistītajiem tiek meklēti risinājumi, kā darbu atvieglot un veikt raitāk. Joprojām ir iecerē vēl šajā dienā montāžas darbus turpināt. Pirmais, kas tiks mainīts, konstrukciju pieāķēšana un pacelšana. Stropes būs nolaistas gar sāniem abiem. No ārpuses. Tagad uz āķēšanu? Jā. Tātad āķus nolaizam maksimāli līdz lejai. Un jūs uzāķējat un tad akurāt ceļam. Neaizkerās tad. Jā, par piestrupēšanu. Kur bija tā kļūda, kāpēc mums sanāca šitā burka tagad pirmoreiz? Ļoti smuki pieāķēja. Helikopters novilka stropas. Te bija nesaprašanās bišķiņā komandām. Helikopters nolaida stropas atpakaļ, kad jūs jau kāpāt lejā. Ko? Viss ir kārtībā. Pret jums nekādu pretenziju. Es vienkārši saku, te mēs skatīsimies, mēs jau to izrunājām, turēsim visu laiku stropas novilktas, lai neieķerās konstrukcijās. Turpmākajās minūtēs un stundās meteo apstākļi tikai pasliktinās. Vēl nav salabotas arī sabojātās stropes. Tādēļ tiek pieņemts lēmums darbus turpināt nākamajā dienā. Februāris, 2. montāžas diena. Gaisa temperatūra 8:00 no rīta 0,4 grādi. Gaisa mitrums 97%. Pūš dienvidu austrumu vējš. Uz zemes vēja ātrums 2 līdz 5 m/sekundē. Brāzmās tas sasniedz 10,1 m/sekundē atzīmi. Līdzīgi kā iepriekšējā dienā, 8:00 visi darbam ir gatavi, taču meteo apstākļi tos liedz sākt. Viss ir gatavs, izņemot laika apstākļus. Konstrukcijas ir aplikušas. Un cilvēki bez drošības tehnikas noteikumiem nedrīkst kāpt uz viņas, kamēr ledus nenokūst. Vēl atskatoties uz kļūdu iepriekšējā dienā, kad tika pārauts kabelis, šobrīd ir pilnīgi skaidrs, kas un kāpēc notika. Turklāt labi vien ir, ka kļūme gadījās. Bija viens tas kāpslis bija atstāts, kuru faktiski neuzmanības dēļ vai nepadomu. Vajadzēja viņu vienkārši noskruvēt, nekad tur viss būtu bijis kārtībā, bet no otras puses labi tas. Jo vairāk izlien tagad visādāko, teiksim, tādu kļūdu vai
kas, nu, protams, ne fatāli letāli, bet tas ir ļoti labi apmācībai, jo cilvēks reāli redz, kas notiek. Tā var stāstīt, viņš, nu, kamēr nepatals, tad īsti nesaprot. Gaidīšana turpinās 2 stundas. Līdz 10:15 apledojums beidzies. Lai arī sākotnēji GM helikopters ierosināja, kā otro likt otrā balsta pamatu, pasūtītājs tomēr uzstāja, ka vispirms darbs jāpabeidz pie pirmā augstsprieguma līnijas balsta un tikai tad jāķers klāt otrajam. Tad nu viss arī gatavi sākt šķietami vieglāko darbu – pirmā balsta, otrā posma montāžu. Montāžas sākums izskatās cerīgs. Balsts droši tiek piekabināts stropēs un ātri nogādāts purvā, kur to jau gaida montāžas brigāde. Klausoties norādēs un komandās, helikopteram ātri arī izdodas ieņemt pozīciju virs pamatnes, lai sāktu nolaišanos. Montāžas brigāde konstrukciju palīdz nocentrēt un gādā, lai tā nolaistos precīzi paredzētajā stiprinājuma vietā. Šķiet, konstrukcija ir nostājusies savā vietā un smagākais ir izdarīts. Tomēr drīz atklājas, ka precīzi nostājušās tikai 3 no 4 konstrukcijas kājām. 4. laižoties lejā, ieņēmusi nepareizu pozīciju un nav nostiprināma. Neatliek nekas cits, kā helikopteram visu konstrukciju celt augšā, lai to atkārtoti mēģinātu nolaist pareizā pozīcijā. Šis uzdevums šķiet vieglāks nekā izrādās īstenībā. Atkal un atkal helikopters ceļ augšā un cenšas precīzi lejā nolaist balsta otro posmu. Tomēr pēc vairāk nekā pusstunda ilga darba diagonālas augstsprieguma līnijas balsta otrā posma apakšā ir izļurkājušās no stiprinājumiem. Gluži kā naži, tās karājoties apdraud montāžas brigādes darbiniekus un traucē. Tomēr joprojām neviens nav gatavs padoties. Darbs turpinās. Brīžiem šķiet, no izdošanās šķir viennieks, un tomēr visi ir pārguruši. Visi pieļaujamie montāžu darba laika limiti ar helikopteru ir izsmelti. Tiek pieņemts lēmums darbus pārtraukt. Nogurusi un neapmierināta 11:15 helikoptera ekipāža pirmā balsta otro konstrukciju novieto atpakaļ sākuma punktā. Helikopters nolaidies laukumā. Neveiksme pacelātu noskaņojumu neveicina, bet instruēto darbinieku neapdomīga un aizliegta rīcība izsauc īstas dusmas. Ты что тут ползаешь, блядь, под лопастями? Чё ты там? Голову снести? Я кокос что, недорогой, да? Ветер-то наверху 80 км в час. Мотает здорово. Не
тебя не мотает, да? Тебя мотает, а мне надо висеть ровно. Все. Немножко мешали, да? Viens noņemiet tos stulbos leņķus. Viņi visu laiku tur viņus neignorē. Protams, ka bīstam. Viss, šodien viss. Goodbye. Все, man pietiek. Es 3 reizes limitu pārsniedzu. Я сказал не снимать, все. Pēc pirmās neveiksmes ir skaidrs, lai helikopters samontētu konstrukcijas, kas paredzētas montāžai ar ceļamkrānu, nepieciešams izgatavot papildu ķērājus. Pēc apspriedes tika pieņemts lēmums pārietu uz plānu B. Tas nozīmē, šajā mirklī visi pamet Liepāju, lai dotos atpakaļ uz bāzi Lielvārdē, kur tiks veikti uzlabojumi konstrukcijās. Montāžas darbi tiks atsākti tiklīdz konstrukcijas būs izgatavotas un darbus pieļaus laika apstākļi. Reāli visi gatavojas Liepājas novada grobiņā jaunām konstrukcijām un jauniem spēkiem atgriezties nākamajā nedēļā. 20. februāris. Gaisa temperatūra pulkstens 8 no rīta 2,4 grādi pēc Celsija. Gaisa mitrums visas dienas garumā 98%. Pūš dienvidu-rietumu vējš ar ātrumu 4 m/sekundē uz zemes. Brāzmās tas sasniedz 7 m/sekundē. Pēc pirmā mēģinājuma samontēt augstsprieguma elektrolīniju balstus ir pagājusi nedēļa. GM helikopters ekipāža un montāžas brigādes atgriežas Liepājas novada Iļģos. Par spīti laika prognozei un arī reālajiem laika apstākļiem, kas neko labu nesola, ir paredzēts veikt montāžu atbilstoši plānam B. Ir izgatavoti speciāli ķērāji, visam vajadzētu notikt raiti. Visi cer, ka šoreiz augstsprieguma līniju balsti tiks samontēti, un tomēr laika apstākļi ir nepielūdzami. Montāžas darbus tie neļauj sākt, taču tas neliedz turpināt sagatavošanos uz zemes, kas ir nemazāk svarīga kā darbs debesīs. Сначала белые, давай то, что на земле сначала ставим, а потом столбик. Вставляйте только 2 нижних. И 2 нижних, на 2 нижних он отгибается. Вы прикручиваете вот это, здесь получается шляпа. Шляпку с этой стороны очень важно. Ну вот я могу вот так, вот так. Konduktoriem, kas piestiprināti pie montāžai paredzētajām augstsprieguma elektrolīnijas balstu konstrukcijām, jānovērš situācija, kad kāda no konstrukciju kājām, laižoties lejā, ieņem nepareizu pozīciju, kā tas notika iepriekšējā reizē. Tāpat ir nostiprināts arī diagonālas, kuras iepriekšējā reizē pēc vairākkārtējiem mēģinājumiem izļurkājās un karājoties nevien sarežģīja darbu, bet radīja arī bīstamību. Kamēr meteo apstākļi gaisā neļauj celties, turpat pļavā viss tiek skrūvēts, mērīts un pārmērīts. Neies. Yes. Neies. Yes. Kā šis? Šitā. Nē, pagaidi. Вот здесь получается большой, 1,5 сантиметра зазор. Сначала vispirms nebiek nost to montāžu slēgt pilnībā. Jā, neviet nost pilnībā un tad uz augšējā vienkārši nost te ķērā. Tā kā mēs nekā skatījāmies. Paralēli turpat uz vietas tiek metināta arī tā saucamā piramīda. Tā tiks uzstādīta uz elektrolīnijas balsta vidējā posma. Piramīdas galvenais uzdevums – atvieglot centrēšanu un 3. posma montāžu. Tā strādājot uz zemes, tiek pavadīta visa diena. Laika apstākļi tikai pasliktinās, un helikopteram tā arī neļauj pacelties gaisā. Rezultātā tiek pieņemts lēmums montāžas darbus pārcelt uz nākamo dienu. 21. februāris. Gaisa temperatūra pulkstens 8 no rīta 1,3 grādi. Gaisa mitrums 99%, vēlāk gan tas krītas līdz 80%. Ar ātrumu 2 līdz 4 m/sekundē pūš dienvidu austrumu vējš, kas brāzmās sasniedz 7,8 m/sekundē.
Arī šī diena nav izņēmums. No rīta migla un dūmaka ir pārāk liela, lai helikopters varētu celties gaisā un sākt montāžu. Taču tas neliedz turpināt iepriekšējā dienā sāktos darbus. Pļavā turpinās piramīdu metināšana, drīzumā paredzēta arī to uzstādīšana. Tikmēr pie elektrolīnijas balsta konstrukcijām tiek piestiprināti ķērāji. Par ko aizdomājies? Ieliec vispirms skrūvi iekšā vienu, un tad viņš precīzi vietā nosāsies, un tad vēl... Jā, mēs arī skatījāmies, kā būs. Vai pietiks? Vai pietiks? Tad varēs? Tā izstāst, ka varētu būt, ka derēt. Nu, šitie varbūt derēt, jā. Abās pusēs varbūt derēt, ne? Nē, tur nē. Liet to sūta iekšā tagad. Un uzdies. Vienkārši uzdies pēc šaiba. Šaiba neder. Pēc šaibas lietas. Tev tai pusē plāks nebūs vienkārši, viss. Tev arī vien? Palaid. Tas sūdīgi. Arī nav. Uzķert varēs. Nu šī pusē neuziet. Nu vienu pietiks augšā, nu. Nekur viņš neliksies vairs. Vienu iet un viss. Mums jau tikai pieķert, lai viņš nepazūd nekur. Tad vairāk griebt ārā uz āru. Tad jau tas stiprības nekādas nebūs. Un kā tu stiprību vajadzīgi viņa? Ko viņš dod? Viņš jau turēsies uz šitiem turēt. Palīga konstrukcijas izdodas nostiprināt un šķiet, tām vajadzētu atvieglot darbu. Taču pirms montāžas ar helikopteri jaunās palīga konstrukcijas un metode tiek pārbaudīta, izmantojot ceļamkrānu. Pārbaudē ne bez aizķeršanās, bet viss sanāk. Aiz! Virjovka! Virjovka atcipī! Nē, viņi guļ augstā, viņi sāk izstrojot, lai brēc sekot čotku visam līdzi. Viņš tak neseko līdzi, neko. Tāls skatās. Pa šo laiku ir sametināta un uz elektrolīnijas pārvada balsta vidējā posma piestiprināta arī piramīda. Beidzot, uzlabojas arī laika apstākļi un ir iespējams sākt montāžu. Lai arī pēdējās dienās galvenā darbošanās bija ap elektrolīnijas pārvada balsta otro konstrukciju, šodien kā pirmo helikopters uz purvu nogādās otra balsta pamatni. Atceroties, cik smagi veicās ar pirmās pamatnes novietošanu, šobrīd neviens neko viegli nesagaida. Visi ir nopietni un līdz maksimumam koncentrējušies darbam. Tas palīdz. Šajā reizē montāža notiek gluži kā pēc mācību grāmatas. Balsts tiek labi pacelts un tikpat sekmīgi nolaists. Nepilnu 10 minūšu laikā otra balsta pamats ir nostiprināts. Iepriekš iestrēgušais montāžas process ir izkustējies no vietas. Izdošanās uzlabo noskaņojumu un atjauno ticību saviem spēkiem. Pēc ātrām pusdienām montāža tiek turpināta. Šoreiz pienākusi kārta balsta otrajam posmam. Šķiet, visam vajadzētu sanākt. Tā ir vieglākā no konstrukcijām un sākotnēji radīja pārliecību, ka būs arī viss vienkāršāk samontējama. Taču piedzīvotā neveiksme iepriekšējā mēģinājumā jau parādīja. Ne viss ir tā, kā izskatās. Šajā reizē gan šķiet, visam vajadzētu sanākt. Kontaktori pie konstrukcijām ir piestiprināti, viss ir izdomāts un pārbaudīts. Šajā reizē gan ieguldītais darbs pie palīga konstrukciju izgatavošanas nenes gaidītos augus. Tā saucamie ķērāji vairāk traucē nekā palīdz. Elektrolīnijas balsta otrā konstrukcija nekādi nav novietojama montāžai paredzētajā vietā. Tās kājas uzsēžas uz balsta un neļauj darbu pabeigt. Helikopteram neatliek nekas cits, kā konstrukciju atkal celt augšā un atkārtoti mēģināt laist lejā. Centieni
Vidējo posmu novietot uz pamatnes turpinās vairāk nekā 20 minūtes. It kā viss ir pārbaudīts, it kā visam ir jāstrādā, un tomēr konstrukcijas negrib padoties. Pēc daudzkārtējiem mēģinājumiem, kas tomēr beidzas bez panākumiem, helikopters atgriežas starta laukumā. Atpakaļ tiek nogādāta arī balsta otrā konstrukcija. Noskaņojums nav labs nec helikoptera ekipāžai, nec montāžu brigādei. Tas gan nav iemesls padoties. Par spīti nogurumam, kas sakrājies nevien no šīs, bet arī iepriekšējām dienām, jau krietnā pēcpusdienā montāžu process tiek turpināts. Atkārtot pienākusi kārta elektrolīnijas balsta otrajam posmam, lai arī vieglākā no visām, šī konstrukcija līdz šim nekādi negribēja padoties. Tai joprojām ir piestiprināta piramīda augšgalā, kurai vajadzētu atvieglot trešās konstrukcijas montāžu, bet ķērāja apakšā noņemta. Pilnīga koncentrēšanās, apņemšanās, kā arī pieredze, kas iepriekš uzkrāta, darbā palīdz. Par spīti turpat līdzās esošajai elektrolīnijai, kuras vadi atrodas viena augstumā ar helikoptera propellera lāpstām, raiti un bez lielas aizķeršanās. Uz viena no balstiem otrais posms ir precīzi novietots. Tas veikli tiek nostiprināts un atvieglota helikoptera ekipāža var atgriezties starta laukumā. Pēc vairākām dienām, kad helikopteram labākajā gadījumā izdevās pacelties tikai vienu reizi, šodien sekmīgi ir samontētas 2 konstrukcijas, neveiksmi piemeklēja tikai vienreiz. Rezultātā pēc 5. montāžas darba dienas ir izdarīta puse no uzdotām, savā vietā novietotas 3 no kopumā 6 konstrukcijām. Atlikušās 3 tiks montētas nākamajā dienā. 22. februāris. Gaisa temperatūra pulkstens 8, 2,8 grādi. Gaisa mitrums no rīta 96%. Pēc pulkstens 10 gan tas mazinās. Uz zemes pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 līdz 5 metri sekundē. Brāzmās vēja ātrums sasniedz 8 metrus sekundē. Pēc iepriekšējās dienas panākumiem montāžas darbu 6. diena ir sākusies apņēmības pilna, kaut visi apzinās. Priekšā atlicis grūtākais no etapiem. Uz pamatnes jānovieto nevien atlikusī otrā posma konstrukcija, bet arī trešā. Tā ir vissmagākā un arī ģeometriski vissarežģītākā. Ar trešo konstrukciju tad viss arī sākas. Iepriekš šī konstrukcija bija radījusi vislielākās bažas. Tā ir smagāka par pārējām un, kā jau minēts, savas ģeometrijas dēļ var radīt sarežģījumus. Lai izslēgtu visus riskus un iespējamās kļūmes, tiek pieņemts lēmums trešo konstrukciju celt augšā ar ceļamkrāna palīdzību. Pirmajā mēģinājumā helikopters balsta trešo posmu laiž lejā pārāk strauji un montāžas darbinieki nepagūst to novietot pareizā pozīcijā. Drīz kļūme ir atrisināta. Atkārtotā mēģinājumā konstrukcija ieņem pareizo pozīciju un tiek ātri samontēta. Vēl mirklis, un jau līdzās citiem augstsprieguma elektrolīnijas balstiem ir uzsliets arī pirmais ar helikopteri montētais. Tiek gūts apstiprinājums, ka darbus ievērojami atviegloja iepriekš turpat pļavā metinātā piramīda.
redzams. Нам не страшно Серега. А? Нам не страшно Серега. Спасибо. Легких путей мы никогда не искали. Как ловушка это сработала? Слушай, хорошо. Хорошо, да. Вы не выйдете. Он так, знаешь, сел и Без хорошо. пирамиды там делать нечего. Так что то, что мы тут в тумане варили, это все оправдалось. Сразу было видно, когда она подхватила. Да. Был как бы шло мимо, и Так сразу- еще болталось. Я видел, я смотрел. Ты там? Снимал? А я не слышал ничего. Не, она потом повернул. я вообще отпустил управление, а сам висит. Откуда надо подсказать, Можно чтобы было и громкость кофе добавить? попить. Откуда подсказать громкость, чтобы Не, добавить? просто связи нет. Она висит под стол, вы вперед эту базовую переместили, и все. Насколько лучше туда. Ветер хороший, 70 км в час. Videokamerām, kurām jāfiksē viss montāžas process, jau kārtējo reizi tiek dots nepārprotams mājiens – liecieties mierā. Tikmēr darbos iesaistītie apstāties netaisās. Iepriekšējā montāžā no helikoptera ekipāžas un arī montāžas brigādes purvā ir prasījusi daudz spēka. Laika apstākļi netuvu nav ideāli, taču tiek pieņemts lēmums darbus turpināt. Ir jāuzliek vismaz viena no atlikušajām 2 konstrukcijām. Nu jau atkal kārta elektrolīnijas balsta 2. posmam. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, arī šis tiks montēts bez papildus konduktoriem. Dienu iepriekš balstu 2. posmu izdevās samontēt. Visi tic, tas ir izdarāms arī šodien. Arī šajā reizē viss izdodas. 22. februāra pēcpusdienā ir samontētas 5 no kopumā 6 konstrukcijām. Teorētiski vēl ir gaiši, taču vēja ātrums palielinās. Sevi liek manīt arī nogurums, tādēļ tiek pieņemts lēmums atlikušo konstrukciju montēt nākamajā dienā jauniem spēkiem un, cerams, arī labākos laika apstākļos. 23. februāris. Gaisa temperatūra 8:00 no rīta 3,1 grāds. Gaisa mitrums 90%. Ar ātrumu 4 līdz 5 m/sekundē pūš dienvidu rietumu vējš, kas Brāzmā sasniedz pat 10 m/sekundē. Kopējais mākoņu daudzums 8:00 no rīta 9 balles, taču laiks ātri skaidrojas. Šodien Liepājas novada Pļavās, kas jau 2 nedēļas daudziem kļuvusi par darba vietu, visi ierodas apņēmības pilni montāžu procesu noslēgt. Ir atlikusi tikai viena konstrukcija, ko montēt. Visi tic, iepriekš darba procesā gūtā pieredze un mācības palīdzēs pietiekami, lai darbu izdotos veikt. Pirms 10:00 no rīta helikopters paceļ 2. balsta 3. konstrukciju un dodas uz montāžas vietu. No malas šķiet, ka 2. balsta 3. posms tiek uzsteigts ļoti ātri, ļoti viegli un bez aizķeršanās. Vēlāk atklāsies, tā gluži nav taisnība, taču kļūmes neliedz darbu pabeigt. Pēc nepilnām 15 minūtēm viss ir izdarīts, un helikopters atgriežas starta punktā. Izaicinājumiem un jaunām mācībām bagātais montāžas darbs ir noslēdzies.
tas ir padarīts. 2 minūtēm ilgāk. Zato 2 reiz ieķērās un 2 ķēdes nocirts. Jā, tā? Tāpēc, kad 2 pīķi bija garām, un viņš bija ieķēries uz travēs, uz tā piramīdas, ar āķi jau atskabargu bija uztaisīti. Viņš slīdēja uztaisīja atskabargu, un tagad es tev pakomandēju pa kreisi. Tu kā viņu parāva pa kreisi, tev stropis bija atbrīvots, un viņš kārtīgi nāca lejā. Slīdēja pa to piramīdu. Jā, slīdēja pa piramīdu, un tad mirklīgi pīķi bija ārā, un viņi aizgāja garām lūzai un ķēdi nost. Bet piramīda strādā. Pīķi ir vajadzīgi un piramīda ir vajadzīga. Piramīda ir tas, kas sargā. Pīķi ir tie, ar ko mēs noķeram un uzlaukam uz piramīdas, jo bez pīķiem tu netrāpīsi uz piramīdas. Ar pīķiem un ar šito te mēs un ar visu mēs dabūnām tevi uz piramīdas, un tad jau tālāk jau pa piramīdu noturēt galvenais. Katrs lidojums ir savāds. Pēc darba ir atvieglojums, un skaidrs, ka viss ir tikai nu pat noslēdzies, tādēļ joprojām valda arī nogurums. Un tomēr, kādi ir pirmie secinājumi? Citkārt, helikopters augstsprieguma elektrolīnijas pārvadu balstu montāžai tiks piesaistīts. Labprāt, pieredze bija, bet viņa palika vēl daudz lielāka, jo šis bija 3. kategorijas sarežģītības montāža. Viņas vispār ir 4. Sarežģītākie momenti bija tie, ka šī konstrukcija ir paredzēta montāžai ar krānu, un tas stipri sarežģīja visu viņas uzlikšanu ar helikopteru, jo tur ir jābūt citai pieejai, citiem risinājumiem. Jūs pat uz vietas kaut ko mēs redzējām, metinājāt, lodējāt, skrūvējāt, Tas arī tas bija risinājums, to mēs atradām un izpildījām to, redziet, droši, bez kaut kādiem ievainojumiem vai pat nobrāzumiem. Mēs pašā sākumā vienojamies par to, ka mūsu pirmie 2 punkti šī darbā būs drošība un drošība. Pēc tam viss pārējais. Tāpēc tas aizņēma arī tik daudz laika. Tāpēc sagatavošanās uz zemes aizņēma tik ilgi, bet es domāju, mēs abi viensprāts būsim, kad labāk 2 stundas uz zemes un 12 minūtes gaisā nekā otrādi. Tieši tā. Mums tagad ir izcinājumi, kā tās konstrukcijas, ko vajadzētu pamainīt jau ražojot šīs konstrukcijas, lai tās būtu ērtāk montējums mums abiem. Pielietojot šo te helikopteri, jau mēs uz priekšu varēsim paredzēt, kuras vietas mums ir sarežģītākas. Un tas aizņemtu daudz, nebūtu tik liela mocīšanās šeit uz zemes, kā tas bija šobrīd. Bet pirmie puceņi jāslīdz. Principā ir jāizstrādā jauna, viņa nebūs jauna, bet metodoloģija, kur atbildīs tam darbu, lai viņi veiktu ar helikopteru. Jo pilnīgi pareizi, kā Aivārs atzīmējis, šie balsti nav paredzēti montāžai ar helikopteru, viņi ir paredzēti montāžai vai no ar krānu, vai vispār pa gabaliņiem ar roku. Mēs uz vietas pielāgojām montāžai šādā veidā. Pacītīties. Jā, bet es uzskatu, ja darbs ir izdarīts, tad mums tas izdevās. Nekas nenāk viegli. Tā pieredze ir neatsverama. Diezgan daudz, kas jauns arī notika šoreiz. Pirmo reizi pat dzīvē kaut kas. Uzskat, ka jau mēs beigās visu pēc plāna arī izdarījām, tad viss ir kārtībā. Un galvenais, ka mēs izturējām to, ka mūsu stūma tomēr. Bija laika ziņā un visādā ziņā smēļies. Mēs izturējām un rezultāts ir, un viss ir dzīvi un veseli. Kā jau minēts, 7 montāžas dienās viss negāja gludi, netrūka kļūdu un jaunu izaicinājumu. Taču šī darba uzdevums bija nevien samontēt augstsprieguma elektrolīnijas pārvada 2 balstus, bet arī mācīties. Un tieši pateicoties niansēm, kas procesā parādījās, šodien GM helikopters var teikt, elektrolīniju balstu montāža ir krietni izprasta un iepazīta. Nākamajās reizēs pārsteigumi, ja arī gadīsies, būs krietni mazāk.